Viens cilvēks un viens notikums. Tāds bija Latviešu.com sākums. Pirms vairāk nekā 20 gadiem Baltijas jauniešu kongresā Vācijas pilsētā Annabergā students Indulis Bērziņš bija viens no dažiem latviešiem, bet no Lietuvas un Igaunijas bija vairāki desmiti. Kāpēc? Izrādījās, latvieši par šo pasākumu gluži vienkārši nezināja, nebija savu komunikācijas kanāla. 2004. gadā Indulis to izveidoja portālu Latvieši.com, kurā bija vienīgais darbinieks no studijām brīvajā laikā. Mērķis jau toreiz bija apvienot vienā vietā informāciju par latviešiem pasaulē. Un toreiz mēs uzrunājām arī citus mēdījus. Citi mēdīji ļoti laipni atļāva arī savus rakstus pārpublicēt. Tad viņš jau no sākuma pildīja kā tādu filtru lomu. Viena vieta, kur tu vari atrast visu galveno. Sapratu, ka viens tu viņu nekad tāpatās nepavilks un ka tā portāla mērķis ir kalpot sabiedrībai. Tad es uzrunāju diasporas organizācijas, kas varētu atbalstīt. Ja sākumu finansēju es pats, tad tajā brīdī, kad ienāca pirmais ziedojums no Latvijas goda konsula Ķelnē, tad es sapratu, ka ar šo ziedojumu es nofinansēšu to, ko es esmu samaksājis, bet tas pats portāls tomēr, lai kļūst kā daļa no biedrības, jo mērķis ir tomēr kalpot Latvijai un darīt svarīgākas lietas, nevis portāls kā biznesa projekts. Lai ideja izdzīvotu, vajadzēja, lai tai notic arī citi. Starp pirmajiem bija Jānis Kukainis, viens no tolaik redzamākajiem diasporas aktīvistiem ASV. Viņš bija jauns, apņēmīgs cilvēks, un mans tētis, viņam patīk darītāji, viņam nepatīk runātāji, un viņam patīk darītāji, un kad nekas nāca ar vienkāršu plānu, un ko Indulis pieprasīja? $1000, man liekas, bija tas. Mans tētis pārskatīja to projektu, viņš pazina Induli, viņš teica jā. 20 gadu laikā studenta sapnis par notikumu kalendāru diasporai ir pārvērties nozīmīgā komunikācijas kanālā un pilsoniskās sabiedrības instrumentā, ne tikai ārvalstīs dzīvojošajiem latviešiem. Tas ne tikai informē par svarīgākajiem notikumiem diasporā, bet arī vieno latviešus kopīgos pasākumos, aicina lepoties ar Latviju, iesaistīties, piedalās diasporas politikas veidošanā un runā par izaicinājumiem, ar kādiem saskaras mūsu diaspora, gan rīkojot fórumus, gan aci pret aci visaugstākajā līmenī. Latviešu.com ir lielākais kopienas medijs, kas publicē ziņas, reportāžas un viedokļus tieši par un ap diasporu, gan portālā, gan sociālajos medijos. Arī nacionālajos un reģionālajos plašsaziņas līdzekļos aizvien biežāk par norisēm diasporā ziņo tieši Latvieši.com. Vienlaikus tā ir arī lielākā komunikācijas platforma dažādām organizācijām, kuru mērķa auditorija ir ārpus Latvijas dzīvojošie latvieši, tautiešu apvienībām dažādās valstīs, koriem, deju kopām, teātriem, skoliņām, reliģiskajām organizācijām, gan Latvijas iestādēm un nevaldības organizācijām, kurām ir svarīgi diasporu sasniegt. Latviešu.com ir tāda ļoti vērtīga platforma un tāds rupors priekš mums uz āru. Jo ir skaidrs, ka mēs kā brīvprātīgie, kuri biedrībās organizējam pasākumus, dzīvojam no viena projekta nākamā, kā viens beidzās, tā jau meklējam nākamo pasākumu, ko realizēt, un vienmēr tā publicitāte paliek, tā teikt, otrajā plānā, jo nav tās kapacitātes. Tā kā tajā ziņā Latviešu.com ir tieši īstajā vietā, lai tieši parādītu šo diasporas nozīmi arī plašākai mērķa auditorijai, sameklējot šos mazos reģionālos pasākumus un salipinot kopā mūsu jau ir gana daudz, un tad uzreiz tas iespējas arī daudz plašāks, un mums attiecīgi arī ir iespēja nākt un savas intereses tad pārstāvēt Latvijā arī runājot ar attiecīgiem atbildīgiem cilvēkiem un iestādēm. Bet pašam portālam Latviešu.com izaugt un nostiprināties palīdzēja Daugavas vanagi Vācijā. 2008. gadā portāla darbība apsīka, nebija finansējuma. Kad 2012. gadā izdevās pārliecināt biedrus, ka senajai organizācijai Daugavas vanaga Vācijā un Latviešu.com patiesībā ir viens mērķis – pulcēt latviešus, portāls atgriezās. Un atgriezās arī dzīvība Daugavas vanagiem Vācijā piederošajā īpašumā Bērzaina. Tas no parasta īres nama kļuva par apmeklētu latviešu centru, kur balso vēlēšanās, svin latviešu svētkus, nakšņo ceļinieki, ģimenes pulcējas 3x3 nometnēs. Nu jau tādas ir bijušas 5. Mēs gadā uzņemam ap 2000 latviešu un Latvijas draugus pasākumiem kopš Latviešu.com, un tās publicitātes, viss, kas aiziet pasaulē, mums viesu skaits ir pieaudzis arī, un arī interesanti ir daudz vairāk uzradušies līdz ar to. Mums no Latviešu.com ir tikai plusi, un tāpēc mēs viņus arī ļoti labprāt atbalstam.
Un ne tikai dēļ Bērzaines, bet arī dēļ citām diasporām, lai arī viņiem ir tomēr, lai cilvēki uzzina, kā diasporas darbojās ārpus Latvijas. Bet arī latviešiem ārpus Latvijas tā kultūra un tradīcijas ir ļoti svarīgas. Nu pat Daugavas vanagu Vācijā īpašumā Bērzainē aizvadīta arī pirmā jauniešu 2x2 nometne. Kustībā, kas šobrīd ir precīzi 3 reizes vecāka par latviešu.com un atguvusi otro elpu, rīkojot nometnes ne tikai ārvalstīs, bet arī Latvijā, atzīst svarīgs ik katrs komunikācijas kanāls. Bija daudz pārdomu par to, kā veidot šos pasaules latviešu jaunatnes seminārus 21. gadsimtā. Tāda arī latviešu.com spēlē šo lomu, lai sasniegtu pēc iespējas vairāk jauniešus. Un mēs arī zinām, ka it kā jauniešus mēs sasniedzam caur dažādām jaunām platformām, bet tie bieži vien tie, kas ir izšķirošie, pavisam jaunu jauniešu dalībā seminārā ir, protams, viņi vecāki. Un ja viņi kaut kur redzēs šo informāciju, tad viņi arī var kalpot kā tie sēklas nesēji, kas tomēr iedod šo ideju, ka viņi varētu pieteikties semināram. Ne tikai kopīgas saknes un tradīcijas, bet arī kopīga un droša nākotne brīvā Latvijā jau kopš 1950. gadiem ir lielākais diasporas jumta organizācijas Pasaules Brīvo Latviešu apvienības misija. Labi organizēta diaspora pasaulē savu spēku parādījusi gan aizstāvot Latvijas neatkarības ideju, gan pārliecību, ka Latvijai ir jābūt NATO dalību valstī. Šie mērķi sasniegti arī ar trimdes atbalstu, bet Latvijas interešu lobēšana ar to nebeidzas, un lai to veiksmīgi darītu, Latvijas balsī ir jābūt dzirdamai un vienotai. Cepuru nost latviešu.comam un viņa vadībai, ka tā ideja iznāca un ka bija drosme to izpildīt. Latviešu.com ir ļoti viegli tikt klāt pie tik daudziem tautiešiem, dažādiem tautiešiem visādās zemēs, un es ceru, ka viņš vienkārši turpinās augt, jo arī varētu teikt, ka viņš no sākuma bija vairāk, ne tieši domāts Eiropiešiem, viņš bija populārāks Eiropā, bet tur, protams, arī Itālijā diaspora, Amerikā, Kanādā, Austrālijā, un es domāju, jūs tikai varat augt tur un vairāks lasītājs meklēt tur. 20 gadu periods ir svarīgs atskaites punkts tieši Eiropas diasporai. Kopš Latvija iestājās Eiropas Savienībā, latviešu diaspora citās Eiropas valstīs augusi strauji. Lai šī daudzskaitlīgā tautas daļa saglabātu savu identitāti, turētos kopā, būtu pilsoniski aktīva un apzinātos, kā arī ārzemēs dzīvojot var būt noderīga Latvijai, uzņēmusies Eiropas Latviešu apvienība. Komunikācijas nozīme tajā ir izšķirīga. Katru šo atsevišķo diasporieti vajag kaut kādā veidā arī mēģināt sasniegt. Tas, ko latviešu.com dara šajā, ir tas neiespējamais uzdevums, kā katru atsevišķo sasniegt, jo katram ir savas intereses, katrs patērē informācijas telpu citā veidā. Dažs labs lasa vietējās ziņas, dažs labs lasa Latvijas ziņas, cits uzturās tikai savā diasporas telpā, cepuru nost. Pirms 20 gadiem mēs nebijām tikpat satīkloti, kāda mēs esam šodien. Latviešu.com deva tieši to pirmo iespēju, man liekas, veidot šo satīklojošo tīklu. Agrāk, tādās vecos trimdas laikos, tas viss bija balstīts uz draudzībām, uz kontaktiem, paziņām, un Latviešu.com pavēra iespēju satikt pilnīgi jaunus, nezināmus cilvēkus. Tā kā tas bija tāds kopā ar draugiem LV, tās pirmais sociālais tīkls diasporai, bez tā, ka viņš īstenībā tēmēja tāds būtu. Bet uz ko tēmēt tālāk, kad 20 sveces latviešu.com kūkā nopūstas, lai gan šajā laikā mainījies gandrīz viss, gan pati diaspora, gan veidi, kā sazināmies un iegūstam informāciju, dzinulis aizvien ir tas pats. Latviešu.com nav mērķis, Latviešu.com ir līdzeklis, lai palīdzētu satuvināt latviešus, kas varbūt fiziski neatrodas Latvijā. Latvieši visā pasaulē ir neatņemama daļa no Latvijas.